Nu, ļoti skaisti, te ir nenormāli skaisti. Vienreizēji. Tur laikam bārs ir kaut kur. Tikko nonāca lejā. Nāca pēc Dvieļiem. Te vēl tāds atpūtas baseins. Nu jā, tagad es saprotu, par ko maksāt naudu. Tagad es saprotu, kāpēc tas maksā. Ko līvīts. Un cik skaists bija ceļš nākot lejā vienreizējs. Vienkārši man tad telefons nebija rokā, varbūt rītā. Paskat, kāda te olīvu koki ir visapkārt. Un te gultiņas, arī te baseins, jūriņā tīrs ūdens, smiltiņas, nav akmeņi. Reku, tur ir bāriņš, visu, ko var dabūt. Cilvēki tur vēl atpūšās, nu jau laikam vēls ir tagad. Bet, nu, anyway, ļoti, ļoti skaisti. Tiešām brīnišķīgi. Un nonākt lejā no musējā bija viens kilometrs. Mazāk pat bišķi. Jo es vēl iegāju pasūtīt turku pirti ar masāžiņu uz rītu no rīta. Ļoti, un zilā pludmale šitā skaitās. Nu jā, ūdens te ir ļoti, ļoti tīrs. Te nav tā kā tanī Marmarisā tur bija tāds no tām laivām un visiem tiem ūdens priekiem bija netīrs ūdens. Te es atnācu pēc Dvielīšiem, te var Dvielīši mainīt, vēl kaut kur var mainīt, bet, nu, jā, kāp kalnā būs, nezinu, es atpakaļ, laikam nekāpšu. Es varu gaidīt busiņu te, uz šitos pājas pierakstījos augšā. Paskaties, cik smuki, Māri. Nu, jā. Zini, kādreiz var arī maksāt, lai šito smukumu pabaudītu. Un te ir tās pieturiņas, kur tas šatliņš atnāk. Te vēl kaut kāds teātris ir laikam. Amfiteātris tur laikam notiek kaut kādi koncertiņi. Bet lieta ir tāda, ka, nu, pludmalē viss neviens ar masku, neviena masku neredzēja. No tiem, kas atpūšās, redzēja tikai kaut kādas personālus, kas ar maskām staigā. Bet šitāda atpūtas krēsla ir, tur bāriņi, var visādas drinkus dabūt arī, protams. No šitā te vakarā noteikti arī skaisti izgaismots viss. Un tur galdiņi, tur laikam kaut kāda notiek. Nezinu, kas tur notiek, vēl nav pieredze šinī vietā, bet, nu, vienmēr saku, tur vēl kaut kāda mīkstie krēsli, kur cilvēki sēž un drinko. Vau, nu super. Laikam jau redzējis, kā tur būs vispārējais. Laikam jau uz šito vietu es gribējuši arī vēlreiz tāpat kā uz Džīvu, bet, nu, te ir daudz krutāk kā Džīvā. Daudz krutāk. Nu, tā lūk, tā. Nu, atpakaļ baigais kāpiens iesēja kājām, vai es vēl varu gaidīt mikriņu. Nezinu, kā man darīt tagad, varbūt bišķi paiešas jau. Tas nāks tas puštiņš, es jau varu iekāpt arī kaut kur citur viņam. Nu, pilnīgi zaļš kalna apkārt, skaists un ļoti smaržo. Kaut kas te tā smaržo. Reku, te ir arī norādīts, kur kas ir, lai neapmaldītos. Kaut gan, kur tad te apmaldīties? Nu, rekā iet uz augšu. Vispār viss ejamais bija tur vienu gabalu vienos ziedos. Un, nu, tik ļoti skaisti, bet man kaut kā telefons bija kabatā un īstenībā man arī nav tā baterija vairāk daudz, jo es ar tevīm norunāju, un tad es arī neuzlādēju viņu. Gāju staigāt, daktars aizgāja gulēt. Tā kā tā. Nu, paskaties, cik brīnišķīgi. Un tā jūriņa, nu, vienkārši tik tīra. Man jānāk rītā ir šitien peldēt. Pasūtīju uz rītdienu turku pirti un masāžu no rīta. Un pēc tam, nu jā, tagad tā. Es beigšu šito pasākumu, gan jau vēl pafilmēšu tad, kad es nākšu.
ar kājām lejā no augšas. Jo tagad es atnācu, es domāju, šito smukumu varbūt, kad ir jāparāda. Re, kā te jau pakāpos, re, kā te izskatos. Nu, tur man jākāp tālāk, pēc tam varbūt paņemšu busiņu. Bet tagad vēl pakāpšos. Nu tā, pagaidām.